kādu mieru vai pamieru jūs redzat, kaut eventuāli, labākais ļaunums, kā ceļš varētu būt? Prezidents Trumps mums paziņo, ka Zelinskis vispirms ir neleģitīms un diktators un nepopulārs, un tad viņu izdomā kā suni, kad viņš aizbrauc parakstīt derīgo izrakteņu, teiksim, to abpusēji it kā izdevīgo līgumu. Es domāju, ka te tieši viena cilvēka, vienas personas milzīgā vara, kas ir Amerikas prezidentam, šeit spēlē ārkārtīgi nopietnu lomu. Un ja, piemēram, ja 2 gadus varētu Ukrainu izvilkt, ja Eiropa varētu izvilkt Ukrainu līdz nākošam tam vēlēšanām senatoriem un kongresmeņiem pēc 2 gadiem, kas varētu mainīt varas līdzsvaru Amerikā. Jūsu versija, ka jāmēģina izvilkt. Jūsu versija, ka jāmēģina izvilkt šie 2 gadi. Labi. Amerikas loma ir pārāk liela, un bez viņas būs ļoti grūti. Ukraiņi, man liekas, ir tie cilvēki, kurus vairāk grib mieru. Un mieru ar viņi saprot, ka viņi atgūs savas okupētās teritorijas un padzen Krievus no savas valsts. Tas, par ko viņi arī daudz runā, varbūt to neminot vārdā, ir taisnīgums. Zelenska valsts izvaro sievietes, spīdzina cilvēkus, par kādām pateicībām mēs varam runāt, un tas, kas tajās miera sarunās, kas šobrīd ir iztrūkst, ir ko mēs darām ar tiem Krievijas drausmīgajiem, nežēlīgajiem viņu rīcībām pret ukraiņiem. Par to neviens vispār nerunā šobrīd. Un man liekas, ka tas lielākais aizvainojums ir par to, ka tās visu viņu ciešanas jau 4. gadu, tas ir tā, tieciet galā. Pirmkārtām Ukraina, kas noteiks šos spēles noteikumus. Bet vienlaicīgi, un tas ir visai Eiropai un visai Eiropas Savienībai svarīgi, man izskatās vismaz īpaši tagad šīs pēdējās nedēļas laikā, es teiktu, ir sudraba maliņa tam visam, ka Eiropa tiešām ir sapratusi, ka šis ir Eiropas atbildības brīdis. Kādus līgumus slēgt? Starptautiskajās tiesībās līgumus var slēgt, ja Ukraina tam piekrīt. Tam ir jānotiek uz Ukrainas nosacījumiem. Jā, tas ir smagu sarunu rezultāts parasti, jā, tur būs kompromisi. Bet ja kompromiss ir veikts tā, ka tas ir balstīts godīgā informācijā vismaz, ja, tad tas ir kompromiss, kuru akceptē šādos gadījumos. Tas netraucē pasaules kārtības pamatiem. Ja.